Sveiks, Adatu māsas un Adatu brāļi! Mani sauc Austra. Mani var atrast sociālajos tīklos, Facebook, Instagram un Ravelry kā @niter.lv. Visas šīs saites arī ierakstīšu pie video apraksta. Šodien ir 2024. gada 12. augusts un šī ir manas rokdarbu dienas grāmatas 14. sērija. Šodien atgriežos pie jums pēc mazāk par gadu, kas ir man pašai pārsteigums. Šodien, gatavojoties šai sērijai, noskatījos vakardienas sēriju un, un datums bija, kad es to esmu ierakstījis 17. augusts, tā kā, es esmu šogad ierakstījusi vienu epizodi. Tāpat kā pagājušajā gadā es arī šajā vasarā biju domājusi ierakstīt vairākas, bet, nepaspēju. Vasara kaut kā strauji tuvojas otrai pusē un tāpēc es ķeru mirkli un, arī nekavēšos ar stāstiem, iemesliem un variantiem, kas un kāpēc, un ķeršos pie lietas. Tātad, vispirms par to, kas man mugurā. Man mugurā ir adventas džempers no Mini šķeterītēm, par ko es stāstīju iepriekšējā sērijā. Šajā gadā man to ir izdevies pabeigt, es viņu pabeidzu kaut kad maijā šķiet. Saliku krāsas, mazliet jums parādīšu. Šādi te, kur tik viņš ir garš. Saliku krāsas it kā ar pārējām vietām, ar nepārējām, jo, tā tur sanāca, bet kas ir forši, viņam ir divas puses, un nav nekāda mēnestiņa un nekādas citas robežas, kas man aizliegtu viņu vilkt arī otrādi. Tāds lūk ir otrs variants šim džemperim. Vilkšu to nost, jo ir diezgan silts. Tātad, šis ir viens no nesenākajiem pabeigtajiem darbiem. Un tā kā es par citiem stāstīšu chronoloģiski, bet es izstāstīšu par šo uzreiz visu, jo pēc tam es vienkārši aizmirsīšu. Tātad, no Maruma Jārtas Mini šķeterēm, ko es pasūtīju 22. gadā, laikam, man tā šeit. Mīksta dzīve, forša, sākumā likās sadījums tāds mazliet pļurīgs. Tad es izmazgāju, un viņš izstiepās, kā izstiepās, bet, paldies Dievam, arī savilkās atpakaļ žūstot. Kad tas džempers bija izžuvis, tad es vienā brīdī viņu tā kā uzvilku, nevarot sagaidīt, kā izskatīsies, un bija riktīgi bēdīgi, jo viņš bija garāks, nekā es viņu biju tā kā adījusi. Un, bet kaut kā viņš savilkās atpakaļ. Neesmu viņu daudz vilkusi. Pirmo reizi es viņu uzvilku jūnijā. Vispasaules adīšanas, publiskajā adīšanas dienā. Par to arī pēc tam pastāstīšu. Un tagad otro reizi uzvilku. Vai trešo varbūt kaut kad vēl uzvilku. Neizmantoju visas šķeteres, dažas izmantoju, kādas divas laikam izmantoju divās vietās, jo tās man patika vairāk, savukārt kāda cita netik ļoti patika. Tad līdzās visām krāsēnijām te vēl ir tumši zila līnija no vienkrāsainas sarvetes dzīves, kas izmantota arī valnīšos un sānu vīlēs. Kas bija tāds īpašs piedzīvojums, kā es viņus tur ķipināju kopā. Man, piedodiet, cita vārda nav. Ja man tas būtu jāizdara vēlreiz, es nevarētu, jo es vispār neatceros, ko es tur darīju. Tur es kaut ko atkāpos no aprakstu un improvizēju par tēmu, tā kā tas ir viens. Tālāk atgriežamies pie chronoloģiskās secības, sākot no pagājušā gada augusta. Mēs aizceļojam laikā. Datums nezinu, kad es ko pabeidzu. Šo es zinu, ka es pabeidzu novembra sākumā. Tas ir skaistais Dundagas lakats. Apraksts, ko ir sarakstījusi Rūta. Adīts no Kašmira dzīves tās pašas, ko es izmantoju Baltijai aciņai, ko es jums rādīju pagājušajā reizē. Bumbulīšiem izmantoju Dropslace dzīvu, jo man bija lielas aizdomas, ka man tā Kašmira dzīve nepietiks. Un tā arī būtu bijis. Bumbulīšu te ir daudz, es kaut kad rēķināju cik, bet tas jau sen ir aizmirsts. Šo aprakstu es testēju, pabeidzu gan vēlāk,
Ļoti patīk, vispār nenēsāju, bail sabojāt. Kāpēc es saku bail sabojāt? Tāpēc, ka baltā jaciņa, ko es jums rādīju, diezgan ātri parādīja, ka viņa bumbuļojas. To es pirmo reizi konstatēju, izkāpjot no mašīnas kaut kad es redzēju, ka viss sēdeklis aiz manis ir ar tādu baltu slāni, kā tur balts kaķis būtu izvārtījies. Nu jā, un tad, tā kā šis ir no tā paša materiāla, nu, es nojaušu, ka līdzīgas lietas varētu notikt, bet, nu, jā, plus es neesmu lakatu cilvēks, es jau to laikam esmu teikusi, bet, nu, smuks kā traks viņš ir. Un tā kā man tā dzīve ir diezgan plāna, tad arī lakats ir, lai tā nav smuks, šitāds varētu iet. Tad tas lakats ir tāds ļoti viļīgs un elastīgs, kādu vēl labi vārdi ir. Nu jā, nav tāda liela kaudze ap kaklu, bet, nu jā, man viņš tik forši, ka man, nu godīgi, man bail ir viņu tur saraustīt ar kaut kādiem rāvējslēdzējiem, ar kaut kādiem tur vēl pogām vai, nu, kas tur vēl mēdz drēbēm būt ap to vietu, kur ir lakats un kakls. Tā kā tas ir otrs darbs, ļoti, ļoti patīk. Ļoti priecājos, ka man tāds ir. Tālāk. Tālāk ir, kā jūs teicu, nav īsti chronoloģiski, bet, nu, kā tā ir. Tālāk ir šādi mauči, tos es adīju pagājušajā gada augustā, nezinu, kad pabeidzu, ar zeltītas krāsas perlītēm, melni mauči ar tādām nu, nav īsti zeltītas, tāds spīdīgs, bet, nu, tā kā uz zelta krāsas pusi vairāk, nevis uz sudram. Forši pašai dar, varbūt, ka tie man vajadzīgi, tad jau redzēsim. Es skatījos pagājušā gada sēriju, kur es jums stāstu, kā, es esmu galīgi izkritus no mauču aprits, riktīgi, ka tur vispār neādu maučus. Uzminiet, ko, šogad ir vēl trakāk, es maučus adu vēl mazāk. Es adu, laikam, vienu pāri, neesmu pabeigusi, adu vienu pāri šobrīd. Tātad tas ir no pagājušā gada vieni vēl. Nu, varbūt, ka es viņus pabeidzu janvārī, bet, nu jā, katrā ziņā iesākti viņi noteikti ir pagājuši gadu. Un otri ir tādi, nu, it kā sinepļu krāsas ar piena baltām pērlītēm. Es tagad visu zinu, ko es pagājušajā stāstīju. Citreiz tā nenoskatos tik rūpīgi iepriekšējā epizodu. Ar piena baltām pērlītēm. Šie man arī labi dar. Ar šiem es izmēģināju jaunu dzīvi, kādu es biju pasūtījusi. Secināju, ka viss ir forši, viss ir labi. Tā kā, jā, tādi mauči kastē iekšā. Kaste krājās, tur nekas to kaste nenotiek. Ja jūs gribat zināt, kuras viņus visus ielieku kastē un uzlieku vāku visu. Visu. Tālāk, nākamā chronoloģiskā sadaļa ir tā, manuprāt, šis ir nākamais, kas tika pabeigts. Tas ir viens tests. Tas ir tests Vaidavas atmiņu zeķēm, kas man personīgi atgādina par adītāju tikšanos Vaidavā, par ko es jums pagājušā epizodē stāstu. Šīs ir zeķes no Lamana Merida. Jā, to es vienreiz dabūju, biju nopirkusi tādu pārsteigumu kasti no Radītprieka, kur bija dzija, svece, kaut kas ēdams tur arī bija. Visādas foršas lietas, un tur bija tā dzīve, kas ir, nu, laba forša dzīve, un es viņu visu laiku taupīju kaut kam īpašam, un tā kā arī Indra bija tajā nometnē, tad, nu, visi adīja no šīs dzīves, un šī bija mana iespēja izmantot to dzīvi. Tā vieta, kur mēs toreiz pavadījām savas dienas, saucās Meldri, un tāpēc te ir tāds pīnīšu raksts, kas to atgādina. Nu jā, neesmu vēl vilkusi, neko nezinu par sajūtām, kā, jā. Man ļoti patīk griezt to valdziņu valnītis. Adiju ar, man šķiet, ka 1,5 vai 1,75 adatām. Nu, katrā ziņā stipri smalkām priekš zeķiem, bet, nu, atkal tas ir tāpēc, ka man nebija vajadzīgs caurspīdīgas zeķes. Bet, nu, jā, tādas, kas ir glītas. Lūk, pērkons arī ir. Es nezinu, vai jūs dzirdat, vai viss notiek.
Tā, ko es jums pagājušajā gadā jums stāstīju par Barcelonas zeķiem. Un tās bija no purna, šīs bija no augšas, tā kā papēdis nav tas pats noteikti. Šeit, šajās zeķēs, te bija tas interesantais 3 stūrīts, kas tā forši sajiet. Šajās zeķēs mans atklājums, par ko es pēc tam biju aizmirsusi, bet Liena man mīļi atgādināja, par ko viņiem paldies, bija tāds atklājums, ka nocelto valdziņu rindas, papēža stiprināšanai, viņas vajag adīt kreisajā pusē, nevis labajā pusē. Līdz šim es vienmēr adīju viņas labajā pusē, un tad kreisā, to taisno gabalu adot, kreisā puse sanāca kreiliski atpakaļ, un šeit ir otrādi. Un tā kā tas nemaina lietas, tas maina ātrumu, jo, es kreiliski adu tiešām lēnāk nekā labiski, un tad sanāk, ka tie kreisajā pusē tu adi tikai katru otro valdziņu, savukārt labā puse aiziet viss kā vajag. Tas bija tāds, ko paņemt no šīm zeķēm, bet atdot vienas citas zeķes, par kurām es jums arī pastāstīšu. Es to jau biju piemiršus un pēc tam atcerējos un piefiksēju sev. Tā teikt, mēs visu kaut ko zinām, mums tikai pareizajā brīdī vajag visu kaut ko atcerēties. Tas ir vēl viens. Tad nākamās zeķes, kuras es kaut kad uzadīju arī periodā starp 17. augustu un 12. augustu šogad, ir zeķes Midsummer Dancers socks, jeb, kas tas tāds tagad ir? Vasaras saulgriežu dejotāja zeķes. Jāņu dejotāja zeķes Sarī Nordlund, manuprāt, bija apraksta autori, bet es aizmirsu pārbaudīt pirms tam. Dzija ir no Maruma Jārns, viņas Kristīnas pašas krāsotā, ko es arī kaut kādā nopirku laikā. Tāda man likās tāda vienradžu dzija, un tad vajadzēja tādas atbilstošas zeķes. Šīs man arī nav sanācis vēl vilkt. Laikam arī nofotografēt nav sanācis. Tāpēc es viņas nevilku. Jo man ir ļoti konkrēts nodoms par to, kā es viņas gribu vilkt, līdz ar to arī kā viņas gribu nofotografēt. Tāpēc tas ir iekonservēts projekts, bet tagad rudenī vajadzēs to izdarīt. Protams, fifīgā lieta šeit ir tā gailenīšu augšiņa, kas ir interesants pasākums, jo man liekas smieklīgi, ka tas volāns kaut kur iet tā līdzeni, un tad ir tāds liels viens tāds pļakts tāds, liels tas līkumiņš. Papēdis ir stiprinātais, parasti normāli noceļ izada, rakstā absolūti nekā sarežģīta, adīšanas vaina tur tikai bija, es liku marķieri ik pa vienam tam raksta raportam, un tur bija, es atceros, man bija tāda, man kāpēc liekas, ka es pat ārdīju ārā. Jā, kaut ko vai pēdu vai stulmu vienai zeķei noteikti ārdīju, tāpēc, ka es tik ātri gāju uz priekšu, ka es biju aizadījusi vairāk nekā vajag. Šīs arī ir man, es nezinu, kuras tik daudz zeķes likšu, bet, gan jau. Varbūt. Nē, šīs es noteikti nevienam nedāvināšu, man šķiet, ka tās sarkanās arī ne, bet, varbūt. Tā kā, šīs ir vēl vienas zeķes. Tālāk, vēl viens tests. Pilnīgi netīšām pēkšņi uznāca vajadzība notestēt šādu te brīnumu jauku cepuri. Arī tagad viņi ļoti skaisti izskatās. To es adīju no Pāces dzijas, ko es biju nopirkus Pāces fabrikā. Cepura, es nezinu, kā to lasa, Caprice Beanie no Žanates. Viņa bija ielikusi kaut kādu uzsaucienu, kurš vēl gribētu uzadīt tur cepuru, un man tieši gribējās jaunu cepuru. Un es atsaucos un piekritu, un viņu kur var vilkt arī šādi. Un vēl kaut kā vēl viņu var vilkt. Vēl var, protams, tagad es pati vairs nezināšu, kur ir kreisā puse. Vēl, protams, ir tāds pavisam tāds variants, bet man patīk, kad te tā ciešāk. Bet varbūt, ja nav tik augsts. Pāces dzija, kurai es klāt pieliku moheru, dropu skicilku,
kas bija zilāka nekā es biju domājis, jo man tā cepura bija paredzēta, ka būs tāda vairāk pelēka, bet, nu, ekrānā izskatās labāk, dzīvē man viņš šķiet zilāk. Esmu apmierināta ar šo bišķiņu, varbūt tās varēja būt pieguļošāka, bet atkal tad viņai nav tas kritums, tā elastība. Šī man sajiet kopā diezgan labi ar vienu senu šāli, pie viena metāļa. Jā, tas bija tā kā, jo tieši pie konkrētā metāļa man nebija nekādas cepuras, un es liku to, kas ir, es neesmu baigā stila dāma. Tā kā tas ir vēl viens foršs projekts. Un pats pēdējais, ko es esmu pabeigusi tagad pirms kaut kādas nedēļas vai divām, ir tops Beyond the Dunes, ko es biju, jeb aiz kāpām, no Hinterstein vāciski runājoša dizainere. Šo topu es gribēju adīt 20. vai 21. gadā kaut kad ap to laiku. Biju sākusi, bet toreiz es tik daudz ko vēl nesapratu par īsajām rindām un visādām lietām, ka man viņš likās Morses ābece, Ķīnas ābece un visu pārējo svešo valodu ābece, ka es neko nesapratu, jo viņš ir bez viļu, kā jau mūsu dienu mode, to adīšanas mode, to es neteikšu pieprasa, bet ierosina. Iespējami mazākus čakars, un, nu, godvārds tas ir, jo arī tam adventa džemperim, kad vajadzēja, kamēr bija jāada tās svītras turpu šurpu, viss bija super, tu ņem un adi, un tās svītras tāpat kā zeķis, tu spēj tikai mainīt krāsas un tikai priecāties, kā tur viss notiek. Bet tad, kad vajadzēja tos sānus dabūt kopā, tad tas projekts pēkšņi iesprūda uz vairākām dienām. Lūk, tik tālu. Tātad atgriežamies pie šī te topa. Nav vēl mugurā nofočēts, ir tikai nofočēts nemazgāts pie sienas, tagad ir izmazgāts. Adīju no lina, kas bija no Jānis from Italy jau toreiz nopirkts. Diezgan daudz palika pāri. Man bija 500 grami, man palika pāri, 240 laikam. Tā kā es vēl domāšu, vai tas ir kaut kas, ko es paturu vai atkal dodu kādam citam, kam varētu atrasties pielietojums, jo lencīšu topus es diez vai adīšu. Un, jā. Bet es liku divās kārtās, tā kā ja ada vienā kārtā vai ar citu kaut ko kopā, tad tur sanāk kaut kas tur cits. Ko es šeit izdarīju, bija tas, ka es neiztaisīju tā, kā bija aprakstā, te ir paredzēts tur, kur ir tā maliņa, ir paredzēta vēl podziņa, tā kā cilpiņa un podziņa, nevis visu kopā. Bet tā kā man galva iet cauri, man likās, ka es negribu čakarēties ar pogas piemeklēšanu, tad es vienkārši sādīju kopā un pabeidzu un aizmirsu šito. Noņēmos ar aikorda malu, sanāca labi, es tādu baigi sen nebiju neko taisījusi. Un tad bija tā savienošana, tāda bišķīt izaicinošā, kā to apaļo aikordu savienot. Bet viss beidzās, es uzskatu pietiekami labi. Kas te vēl bija? Te bija aikorda mala, ar ko es pāris reižu ieberzos, kad man viņš nobira no adatā. Tad es, tā kā dabūju arī pārdīt, jo es biju nepareizi uzcēlus un viņi tā kā sagriezās. Un es nemācēju neārdot viņu sakārtot, bet, nekas. Mēs jau daudzi zinām, ka, ja kaut kas nav, tad ņem un izārda nevis adi tālāk un pēc tam pārdzīvo, vai arī izārda lielāku gabalu. Jā, šī dzīve ir tā kā no daudziem pavadiniem, kas ir blakus, kas nav tādi īpaši savirpināti. Kā to sauc? Tas ir, tam sakars ar vārdu dzīves grodums, bet, viņi nav tādā spiralītē, un tāpēc brīžiem bija tā, ka kāds kaut kur varbūt izkrīt diedziņš, bet atkal nākamajā rindā tu viņu var paņemt. Galu vilkšana. Es biju noklausījusies no visādām citām adītājām, ka lina, dzija un gali ir slikti, jājai. Un biju
diezgan nobijusies no šī visa. Bet ar galiem man arī sanāca diezgan ok. Bet tā kā tas ir tops, kuru es varēju vispār uzvilkt un parādīt rekur. Redziet? Nu tā drusku spīd cauri, tad man likās, ka ir tās galu vietas ir jāieplāno sānos. Tā es arī izdarīju, jo tur vēl pie tam ir tāds, neliels rievains tāds rakstiņš, kur arī baigi forši tos galus varēja ievilkt pēc tam tajās, rieviņās. Jā. Galu sanāca īstenībā diezgan, tāpēc, ka es adīju no kaut kādiem, es jau tā kā iepriekš biju adījus, tad man bija kaut kāda mazāk kamolīša ar to dzīvi, un es tos noteikti gribēju izlietot, lai man paliek citiem projektiem vai citiem cilvēkiem neskartie kamoli. Tā kā, jā, apraksts foršs, neko sliktu nevaru teikt, noteikti pādīšu kaut ko kādreiz vēl no šīs dizaineres, viss bija skaidri un saprotami. Bija varianti dažādi, kā veidot vidukli un gurnu līniju šim apģērbam. Tur man arī bija jāpārda īstenībā diezgan liels gabals. Jā, tāpēc, ka es izvēlējos ar paplatinātu gurnu daļu, bet tas paplatinājums bija pārāk strauji. Tā kā es izvēlējos opciju, kas bija pārāk ar ļoti strauju paplatinājumu. Man nepatīk, kā izskatās, un jā, tad es kaut kādu tādu gabalu noārdīnos. Man ir kaut kur nofočēts, jo es biju atstājis marķēt, tā kā cik tur sanāca. Forši bija, ko es no šī iemācījos. Atcerējos, ka pirms ārdīšanas tur arī bija kaut kur pie... Jā, te bija tas pagaidu uzmetums ar tamboradatu. Un pie viņa atārdīšanas bija tāds padomiņš, ka paņem ievelc uzreiz adatu iekšā, bet, ja es adīju ar 3,5 mm, nevis tāda izmēra adatu, bet es ievilku kaut kādu, 2 vai, kaut ko tādu mazāku. Ieliec tā kā tajās jau gatavajos valdziņos, kas tev tur būs, un tikai tad ņem nost to diegu. Tā kā nekāda Afrika, nekāda Amerika jauna tur nav atklāta, bet kaut kā nebija nācis prātā. Forši nekāda valdziņa nekur nepazūd, dažas bija otrādi uzcēlus, bet tas ir dzīves sīkums. Jā, tā kā tas bija tāds labs arī atkal, man gribas teikt atgādinājums, nevarētu jau teikt, ka es to vispār nezināju. Tātad, 1, tas, es nezinu, kurš ir kur, kad 2, 3, 4, 5, 6, šito nesalocīju, 7, 8, un tad vēl ir 9, kas nav pie manis, tā ir sedziņa, par kuru es jums arī stāstīju iepriekš. To es pabeidzu laicīgi, izmazgāju laicīgi. Mēģināšu atcerēties ielikt bildi kaut kur šajā pusē. Jā, sedziņa ir bebītim, sedziņa notiek lietošanā, viss ir forši, viss ir jauki. Daži teica, izskatās kā ar mašīnu adīts, bet, nebija. Bija ar rokām un viss tur gāja bija ļoti pateicīgs adīklis, jo tur arī nekas daudz nebija jāskaita, ne tur jāmēģina kaut kas tur izfīčot, nekādas taču ne īsu rindu, nekā tur tāda nebija. Tā kā jā, tas ir par pabeigtajiem darbiem. Redziet, vienai epizodē tik vien ir to darbu. Tālāk par pasākumiem. Šajā visā periodā man no adīšanas pasākumiem vienīgais, ko es atceros, un varbūt, ka bija vēl kāds, un piedodiet man kāds, ja es kaut ko esmu galīgi aizmirsus. Vienīgais, kur es biju klātienē, bija vispasaules publiskās adīšanas diena Iecavā, ko es pati arī saorganizēju, un paldies Gitai, paldies Lāsmai, paldies Līgai, kas pievienojās man, paldies Kristīnai, kuru gribēja pievienoties, bet dzīve notika un nesanāca. Bijām mazā pulciņā, iztaigājām Iecavu, pasēdējām pie strūklakas, pādījām diezgan īstenībā, manuprāt, pietiekami ilgi. Un bija forša diena, bija tiešām forša. Vai es būtu gribējis lielāku pulciņu? Mazliet jā, bet atkal no otras puses, nepārāk lielu, jo, jā, tad būtu kaut kā savādāk tas viss jāorganizē. Baigi vēl sāku reklamēt
un uzrunāt cilvēkus, bet tiku vietējā avīzē, jo man vienu dienu pēc man šī te Facebook ieraksta bija atnācis e-pasts no vietējās avīzes, ka lūdzu izstāstiet sīkāk, kas tas ir, kas tur notiek un tā. Tā kā tā, es labprāt arī nākamgad kaut kādu tādu tikpat relaksētu pasākumu uztaisītu bez nekādiem liekiem elementiem. Vai arī braukt kaut kur ciemos, tā kā redzēsim, ko nākamgads nesīs. Jā, tas ir par to, un es godvārds neko vairāk neatceros, vai es kaut kur esmu bijusi kaut kādā sanākšanā. Uz nometnēm man nav sanācis braukt. Adītāju reisos arī, diemžēl, vēl nav izdevies piedalīties. Cerams, kādreiz sanāks. Tas, un tagad par to, kas notiek uz aditām. Uz aditām nekas daudz nenotiek. Jā, adīšanas dienā es dabūju foršas dāvanas pilnīgi neplānoti un negaidīti, kas bija ļoti jauki un jā, paldies. Bet te nekā no tā nav, es vienkārši atcerējos, kas to gribēju pateikt. Kaut ko vēl gribēju pateikt? Laikam, bet nu labi, nekas. Tā tad šis vēl nav nekas. Man tā kā nevarētu teikt, ka man trūkst adīkļu somiņas, bet nu es tāpēc turu 3 adīkļus vienā somiņā, jo es biju brīvdienās izbraucienā un tā kā es nezināju, ko es adīšu, tad es paņēmu visus savus iesāktos adīkļus un neizvilku no somiņas nevienu. Tā tad labas brīvdienas, vai ne? Tātad šajā somiņā dzīvo mauči, kurus es šobrīd adu un esmu tikusi līdz iecienītai adītāju fāzei sašūšana. Vai šajā gadījumā, kā te viss ir sapinies. Nu, kā tad latviski to sauc? Sādīšana, valdziņš valdziņā? Nu, vienmēr sakot, man tās abas puses ir jādabū kopā. Šie ir mauči man pašai. Šo es jau sen gribēju ar to mēnezīm. Un sen jau biju izdomājis un tā, un, nu, ļoti labi izskatās. Un tagad izskatās, ka tas beidzot tuvojas. Ivana, sveiciens tev. Kaut kas man nokrita, tas nekas. Man ir arī kleita šādā zilā, apmēram zilumā, tā kā, nu, jā, man arī ir ziluma kāre. Nu jā, tā kā man viņi ir nonākuši tajā sašošanas fāzē, tad viņi šobrīd stāv maisā un gaida kaut kādu, nezinu, kādu dienu. Tā kā šis ir tādā fāzē, tad es arī tagad neesmu bijusi virtuālajā nekādā kopadīšanā, jo es saprotu, ka, nu, man ir... Es pārāk slikti to šūšanu zinu, lai es varētu to darīt neskatoties. Par šiem bija stāsts tāds, ka tur, kur ir šīs te baltīgās pērlītes, bija paredzēts izmantot sudraba krāsas pērlītes. Un es vienmēr ņemu ražotāju Toho pērlītes, kas ir kvalitatīvas un vienādas izmēros. Un, nu, man ir pievīlušas īstenībā tikai 2 reizes pa visām manām reizēm. Vienreiz bija tā, ka bija, es uzskatu, nekvalitatīva partija, kur viņas tomēr bija diezgan atšķirīgas izmērā. Un arī krāsa bija tā kā nevienmērīga. Un otru reizi tā bija mācība priekš manis ar pērlītēm, kas ir sērijā Inside Color, viņas tā arī saucās. Viņam tā kā ārpus ir stikliņa, bet tā krāsa ir tajā, nu, pērlītes tajā viducītī iekšā. Un tā man bija mācība tieši par mauču adīšanu, jo tā kā viņas ir uz pavadiena jau uzvērtas, un kamēr es ādoju, viņas stundu turpu šurpu, un tikmēr tā krāsa bija, nu, tā diezgan nobersusies. Un nu jā, tad es tālāk vēru pa īsākiem posmiem, un lai viņas nav tik daudz reižu tur jākustina. Nu jā, un tātad šoreiz man tās bija 2 iepriekšējās sliktās pieredzes, par ko cena šoreiz ir. Tāpēc, ka tās sudraba pērlītes arī bija dārgākas nekā daudzas citas, bet, es varu viņas pat parādīt. Man ir baigi foršā tagad pērlīšu kasti, kurus nesen nopirku. Ļoti patīk, visu redz no malas, un es uzreiz varu ieraudzīt, ko man vajag. Viņas ir, nē. Nu, es redzu, fokus ir,
Fokus īpaši nav. Viņas ir metāliskas, viņas izskatās, nu kā īsts metāls. Nav man te nekur nekādām cenām. Bet viņām ir tik tievs tas vidutiņš, ka es viņas knapi varēju dabūt pāri pērļošanas adatai. Tas ir, nu tā kā ļoti stieva adata. Un, nu kādu brīdi es tu pamācījos, bet saprotu, cik man vajag. Es sapratu, ka tas nav iespējams, jo man trūka jau diegs un trūka arī pacietība. Un, nu jā, ka tā es nekur netikšu. Un tad es samainīju pret šīm, bet nav gluži tā, kā es biju domājis, bet pa gabalu pavisam forši izskatās. Tā kā tas ir adīklis 1, kas man dzīvo, adīklis 2 ir tagad, teiksim, nu tāds aktuālais, bet arī tas ir bišķīt iesprūdis. Adīklis 2 ir radinieks vienam adīklim no cita gada. Adīklis no cita gada ir šādas te zeķes, ko es jums kaut kad varbūt iespējams, ka pirmajā sērijā esmu rādījusi, kurām es jau, kad viņas pirmo reizi adīju, jau zināju, ka es gribētu uzrakstīt aprakstu. Un ir tagad kaut kādi pāris gadi pagājuši, man liekas, ka 3 vai 4 gadi, un, nu, te mēs esam. Man šīm ļoti patīk krāsa un dzīve un kā tas viss izskatās, bet tā kā es mēģinu uzrakstīt aprakstu, bet šīs bija pabeigtas jau kusen, tad es, protams, adu vēl vienas. Un tā kā es viņas adu ar visādiem daudziem pārtraukumiem, tad man arī šeit ir, tagad, kad es viņas pirms pāris dienām izņēmu no maisiņa, saprotu, ka man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu pašai priekš sevis. Bet, nu, viena zeķe izskatās, ka tā kā ir gandrīz pabeigta. Jo šīs es adu mazākā izmērā kā tās otras, man tikai jāpārliecinās. Arī ir, kur foršais raksts. Jā, šo es nedabūju tādu pašu dzīvi kā tā, bet, nu, neko. Arī Regijas zeķu dzīve. Jā, bet šeit tāds, nu, diez vai var saskatīt. Kaut kā man nav tas fokusiņš. Šī ir tāda melanžēta vairāk, tā otra ir tāda vienkrāsaināka. Bet ir ok. Adu ar koka adatām simfoniju. Man zeķis patīk adīt Magic Loopā, bet šoreiz tas nebija izdevīgi, tāpēc, ka adot es sapratu, ka es biju jau iemācījusies tās pīdas krustot ar, nu, bez papildus adats, un tam man vajadzēja visas tās adats, jo es kaut kā tur, šitas man viss vēl ir, nu, visticamāk, ka jānofilmē, lai to var arī darīt tie, kas viņus adīs pēc tam. Un tad bija viena reize, kad es liku šo te maisiņu mašīnā. Kaut kā nebija vietas bagāžniekā, un es, nu, piespiežu, un tajā brīdī tā krk. Es domāju, kas tur saplīs? Un tā es tiku pie 10 centimetrīgas simfonija adatas. Pagaidām neesmu viņu izmetusi, bet man vajadzētu apstrādāt to nolausto galu, jo, nu, patiesībā rekur ir, nu, kā mēs tagad skatāmies, rekur uz gaišā fona, tā atšķirība garumā ir diezgan maziņa, un, nu, ir, ka vēl ar šito radīt. Plus es negribu pasūtīt jaunus. Gribu, bet negribu, tāpēc, ka tad es kaut ko vēl pasūtīšu. Bet droši vien, ka būs jāpasūta, jo man ir tagad sanāk 4 pilna garumā, un 5 ir tā īsākā adata. 6 es jau sen salauzu vai pazaudēju, neatceros. Tā kā jā, man ir pieteikušies pāris testētāji šim aprakstam. Es par jums atceros, es par jums domāju, bet es vienkārši esmu kaut ko tur nobremzējusi ar to pierakstīšanu, jo man likās, ka es visu tik vienkārši zinu, bet izrādās tas ir grūti saprast, kā labāk uzrakstīt, kā pareizāk pateikt un noformulēt kaut kādas lietas tā, lai visiem ir skaidrs. Un ar visiem es domāju visus, jo, nu, ja es to pierakstītu savā burtnīcā, es esmu kādreiz zeķēm tur rakstījusi kaut kādus, nu, tādus mini aprakstus savā burtnīcā, kur ir, nu, viņi, nezinu, 5 rindiņās viss ir skaidrs, kas tur notiek, nu, ja vien nav raksta schēma jāiezīmē. Tā kā mans esošais tuvākais projekts šobrīd ir šo te zeķu apraksta uzrakstīšana, testa palaišana. Ja arī jums interesē viņas testēt, droši piesakieties. Visi tie, kas man Instagramā pieteicās, tos jau esmu
savā sarakstiņā pierakstījusi. Tikko, ko būs, kā būs, ko sūtīt, es jums aizsūtīšu aprakstu. Lūk, tā. Tālāk adīšanas plānos man šobrīd ir tāda pauzīte, jo es pabeidzu to Beyond the Dunes un man nav baigi precīzie plāni, ko es tālāk dzīvē gribu darīt. Tās zeķes, es tagad speciāli neko nesāku, lai es tieku galā ar zeķiem un maučiem, bet bija jau man līdz paķēries Kamaliņš ar nākamajiem maučiem. Jo, nu, jā. Tā kā tā. Nu tā, esmu jau kādu leciņu ar jums parunājusies. Kas man vēl ko izstāstīt? Īsti baigi nekas nav. Cenšos pirkt ļoti maz dzīs, tikai ar konkrētu mērķi. Nepiedalos nekādās adīšanas spēlēs tā apzināti, bet no rūtas adīšanas bingo cenšos ievērot lodziņu un nenopirkt vairāk kā kilogramu dzīs. Pagaidām izdodas. Labas ziņas, jo gads jau ir pāri pusē. Nopirku pavasarī pācis 2-4, kas ir nu, tikai kaut kādas vai 3 varbūt. 2 vai 3. Nu, kas ir kaut kāds puskilograms vienkārši uzreiz. Jo es gribēju adīt segu. Nu, vēl neesmu sākusi un nezinu, kad sākšu. Varbūt kaut kad. Tā kā, jā, tas tad tā. Nu jā, tagad nav sanācis arī skatīties baigi, ko citi YouTube'ā stāsta. Tagad atvaļinājums ir beidzies, tā kā varēšu atgriezties pamazām kaut kādā parastajā ritmā un domājams, ka tad arī sanāks laika noskatīties. Jā, jo gribās jau skatīties, gribās jau skatīties ar acīm un arī redzēt, ko tur rāda. Tas nav kaut kas, ko uzlikt mašīnā fonā vai kaut kur. Tā kā, jā, es pati esmu baigi priecīgā, ka man šodien izdevās saņemties un nofilmēt šo sēriju. Ceru, ka jums bija interesanti. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet, atbildēšu. Jā, kā jau es teicu, mani var atrast Instagramā, Facebookā un arī Ravelerijā ar šo pašu vārdu, ar ko jūs mani redzat šeit. Lai jums forši adīkļi, lai jums foršas vasaras vēl nedēļas un visas pārējās nedēļas līdz tai dienai, kad mēs atkal ar jums tiksimies šeit vai jebkurā citā vietā. Ko es jums parasti saku, to teikšu arī šoreiz. Lai adatas zib!